1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kad aptauju centram lūdzām veikt pētījumu, lai noskaidrotu, ar ko mūsu sabiedrībai asociējas jēdziens Dziesmu svētki, es biju pārliecināts, ka Meža parks noteikti būs 10. Kad saņēmām rezultātus, izrādījās, ka Meža parks ir 15. vietā. Vietu zemāk nekā alkohols. Vispārsteidzošāk atbildi šajā pētījumā bija kāda kunga ieraksts, ka viņam Dziesmu svētki asociējas ar lielformātu diskotēku. Dievs! Un šodien Meža parkā ķerot pirmos pavasara saules starus, es sauļojos kopā ar brīnišķīgo latviešu dramaturģi un rakstnieci Leldi Stumbri, kura allaži savos darbos latviskumu ir izvirzījusi 1. vietā. Lelde, ar ko tev asociējas Dziesmu svētki? Viennozīmīgi Latvija. Jā, un sīkāk mazliet varbūt? Nu, ja mēs dziedam, dancojam un pie tam dara cilvēki to no visiem iespējamiem Latvijas novadiem, tas nozīmē, ka te vēl kāda dzīvo. Bet nu ir laiks uzzināt, kāds tad ir Latvijas iedzīvotāju asociācija top 10 saistībā ar Dziesmu svētkiem. Un tā Lelde godpilnajā 10. vietā pētījumā ir... 10. vieta. Dažādie dziesmu un deju svētku pasākumi. Tātad visi pasākumi kopumā 62 pasākumu laikā no 30. jūnija līdz 7. jūlijam. 9. vieta. Lielas ļaužu masas. Jā, Meža parkā noslēguma koncertā būs apmēram 100 000 cilvēku. Pagaidām soli skatītājiem vēl čuči ziemas miegā noslēpti Meža parkā. Ir vajadzīga apmēram nedēļa, lai tos izkārtot atpakaļ. 8. vieta. Vasara. 7. vieta. Prieks, jautrība un pozitīvas emocijas. Jā, kaut vai, piemēram, slavenajā Meža parka vilcieniņā, braucot pretim nezināmajam un satraucošajam. Starp citu, vilcieniņa nosaukums ir Ču-ču, Germany! Tad tiksim noteikti kaut kādā interesantā vietā. Jā, un kas ir 6. vietā? 6. vietā ir saliedētība un vienotība. Visi saliedēti sēžam vienā vilcienā. Jā, un paliek slikta dūša. Un beigās paliek slikta dūša un aizbraucam nezināmā virzienā. 5. vieta. Svētku sajūta. Taisam maciņus vaļā un ejam svinēt. Tev sanāks? Sanāks. Man ar sanāks. Ejam. Ejam. 4. vieta. Kopā būšana. Jā, Dziesmu svētkos cilvēki ir plecu pie pleca un ir kopā ne tikai tādā jēdzieniskā nozīmē, bet arī praktiskā, kā sīķis mucā. Jā, bet galvenais, ka draudzīgi. 3. vieta. Latviešu kultūra un tradīcijas. Jā, nu viennozīmīgi. Tas ir ļoti labi, ka šīs svētās lietas ir topa augšgalā. 2. vietā. Pati Latvija. Skaisti. Skaisti. Kas tad ir 1. vietā? Nu, 1. vietā ir loģiski dziesmas un dejas. Latviski saliedēti, vasarīgi un priecīgi gaidīsim 30. jūniju, kad Rīgā sāksies 25. vispārējie latviešu dziesmu un 15. deju svētki.